Ziniet, tikai vienam ir izdevīgi, lai tu nebūtu dziedināts. Tikai vienai personai ir izdevīgi, lai tu nebūtu panākumu pilns. Tikai vienai personai ir svarīgi, lai tu būtu neveiksmīgs. Un tas ir Sātans. Tā ir visa elle. Jo tad, kad tu esi neveiksmīgs, tad, kad tu esi slims, ierobežots, viņam tas ir izdevīgi viena iemesla dēļ. Tādā veidā tu prezentē vāju Dievu. Tādā veidā tu prezentē nespēcīgu Dievu, kurš neko nespēja tavā dzīvē. Un runa jau niet par to, ka Dievs nav spējīgs, bet runa iet par to, ka tu nespēji. Es nevienu negribu aizvainot. Dargi draugi, manā dzīvē ir bijuši gadījumi, kur es esmu teicis, ka Dievs negrib darīt to, bet patiesībā es esmu atnācis līdz tam, kad vienkārši es neesmu ticējis. Jā, un ticību formē pagātne mūsu negatīvā pieredze, vilšanās. Un mans mērķis iededzināt jūsos šo kaislīgu ticību, ka Dievs nav limitēts, ka Dievs nav ierobežot, visu spēcīgs, visu varens. Un tikai Sātanam ir izdevīgi, lai tu nebūtu dziedināts. Viņš veicinās tevī šaubas, bet es gribu parādīt jums uz rakstiem, kad šodien ir iespējams reālas, pārdabiskas lietas.